The rain of wisdom. Gudrības Hallelujah. Kila da 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 sila da 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 ya. Kila borokora bahalalaya. The rain of revival. Atmodas Ora lietus. balalalalalalalalaya. We proclaim the Mēs rain of pasludinām revival. atmodas Kula lietu. mama la da la da da sila da 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 haramaya. Hallelujah. Kila da 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 da. Desire for God. Vēlmi, tiekšanos, tieksmi pēc Dieva. Desire for God. Šo te vēlmi pēc Dieva. Hallelujah. Kila da 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 harabaha. For godly things. Pēc dievbijīgām Hallelujah. lietām. We proclaim it. Mēs pasludinām In the tās. name of Jesus. Jēzus Hallelujah. We vārdā. proclaim Mēs pasludinām the new time. jaunu laiku. We proclaim Mēs in the pasludinām name of Jesus the Jēzus time vārdā of breakthrough. izlaušanās laiku. Hallelujah. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. The time of the light of God Un Dieva gaismas laiku. and the true of God. Un Dieva In patiesības the name of Jesus. laiku. Jēzus Amen. vārdā. Amen. 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 Greetings to everyone Sveicieni ikvienam katram, who is here. kurš ir vien Thank you, šeit. Dagnē, for Paldies worship. Dagnē par slavēšanu. It was very anointed. Ļoti svaidīta Amen. slavēšana. We were very exciting to be here to Mēs worship. ar aizrautību varam šeit būt, You know, piedalīties slavēšanā, to see the face of God, redzot Dieva vaigu, to feel what He wants to do just, sajust un saņemt to, ko Viņš Amen. vēlas darīt. today, right now. Šodien un tieši tagad. Amen. And I want to pass hello from my husband, from my family, Vēlos arī nodot sveicienu no sava vīra, no savas ģimenes, from my son. no dēla. He is sleeping right now Viņš at pašlaik home. guļ, But anyway, they are with me bet now. viņi ir kopā ar mani, jebkurā gadījumā. Amen. So hello from them. Tāpēc sveicieni From no us. viņiem, tātad no mums. Amen. Amen. From us. No mums. So Tātad, I wanted to share a word es gribēju dalīties ar vārdu, with you, ar tevi, with us. ar mums visiem. And God put a word to my heart. Dievs ielika vārdu manā And sirdī, it is named un tas ir nosaukts a wisdom from above. gudrība no augšienes. Amen. Amen. And I like to share Man with patīk practical dalīties things. ar praktiskām lietām, Amen. For practical example from no my life. praktiskiem piemēriem manā dzīvē, And of course from the un, word of God. protams, no Dieva vārda. And from the beginning, Un sākumā I want us to read es vēlētos, lai mēs nolasām the scriptures kādas rakstu vietas about the wisdom. par gudrību. Amen. And Amen. to everyone, God promised Katram ikvienam Dievs ir us, God apsolījis. promised us something. Dievs ir kaut ko mums katram apsolījis. Amen. Amen. And it is for us to have Tas wisdom Mums, lai būtu gudrība, lai mums tā how to būtu, hold this promised promises. kā saņemt šos te Dieva apsolījumus. Kā noturēt. Kā noturēt Dieva Yeah. apsolījumus. How to hold these promises. Kā tad noturēt Dieva And how to apsolījumus? build in Kā these promises. celt, būvēt visu Amen. uz viņa And not to apsolījumiem lose un the nezaudēt tos promises, apsolījumus, inheritance, mantojumu, promised land that God gave apsolīto us. zemi, ko Dievs mums ir devis. Amen. And in Ephesians chapter 5, Vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā from 15 to 17 no verse. 15. līdz It is 17. pantam written. ir rakstīts. So I will be reading in English and you will translate in Latvian. Yeah? Vispirms angļu un latviešu valodā. So be careful how you live. Don't live like fools, but those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants. Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas, tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Amen. Amen. And James chapter 3 Jēkaba vēstule 3. nodaļā from 17 verse. no 17. panta. Real wisdom, God's wisdom, begins with a holy life and is characterized
by getting along with others. It is gentle and reasonable, overflowing with mercy and blessings, not hot one day and cold the next, not two-faced. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības, bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur. In Psalmos. Chapter, in Tā. English Bible is Angļu valodā. 90 Ir 90. psalms, and 12, verse 12. 12. And- pants. David prays here, Dāvids šeit lūdz teach tātad. us how to live well, wisely and well. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. And Proverbs chapter 16 and verse 16, get wisdom, it is worth more than money. Choose insight over income every time. Salamana pamācības 16. Piesavinies īsteno gudrību un pieņemies tajā, jo tā ir labāka par zeltu un būs apveltīta, ar saprātu, ir cildināka nekā apzināties savā īpašumā. Sudrabu esam. Proverbs chapter 13 and 10 verse. Where there is a strife, there is a pride, but wisdom is found in those who take advice. Turpat Salamanam pamācības 13.10. Lepno starpā ar vienu ir nesaskaņas, bet gudrība mīt tajos, kuri ļauj sev dot kādu padomu. And James 15 33rd verse. Letter of James. Yeah, letters of James. Jā, Chapter 15. Jēkaba. Let's see, 15 in James. Yes. Oh, Oh my God. bet, Okay, see. Okay. The fear of God is a Tātad. school of skilled living. Okay. Tātad dievbijība. Runa ir par dievbijību, kas tiek praktizēta. From humility. Tā nāk, tātad dievbijība nāk no pazemības. So, yes. Tātad tā ir viena cita grāmata. Yeah. I think it is Proverbs. Maybe. Šķiet, ka tas varētu būt no Salamana maybe it is Proverbs, pamācībām. yeah, chapter 15. not 15.33. maybe. Yeah, Yeah. it is that one. So, fear of God is a school of skilled living. First, you learn humility and then you experience glory. Yes. Tā kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības un pazemība ved godā. Amen. So, if we want to be a wise, Ja mēs gribam būt gudri, we should be fearful of mums God. vajadzētu Amen. būt dievbijīgiem. Amen. And we read right Un now mēs tikko that izlasījām, God's wisdom will always be rooted in humility. Dieva gudrība vienmēr būs sakņota pazemībā. Amen. You know, in the Bible there is three wisdoms. Is written about three wisdoms. Tātad Bībelē mēs redzam, ka ir rakstīts par trīs veida Wisdom gudrību. of God, Dieva gudrība, wisdom of earth, earthly wisdom, šīs zemes gudrība and there is a demonic un wisdom. ir dēmoniska And gudrība. today we will speak about wisdom from God. Šodien mēs runāsim par gudrību no Dieva. Amen. And wisdom from God, Gudrība no Dieva tātad. you know, Paul said to the church, Pāvils that teica do not love the world, draudzei, lai nemīliet pasauli, viņš teica. because you are children of God. Jo jūs esat Dieva bērni. Amen. So the earthly wisdom Pasaules gudrība, is rooted in pride. tā ir sakņota lepnumā. Amen. Amen. But godly wisdom Bet in Dieva humility. gudrība sakņojas pazemībā. Amen. Amen. For example, Nu, piemēram, if I have a fear of God, ja man ir bijība Dieva priekšā, I have fear to talk man ir bailes
behind someone's backs. runāt aiz Amen. kāda muguras, aprunāt kādu. Amen. Es bīstu If to I darīt. have a fear of God, Ja man ir dievbijība, I am not sinning es jau tā negrēkoju, when no one sees me. kad Amen. neviens mani neredz. Amen. If I have a fear of God, Ja man ir dievbijība, I am honest to other people. es esmu godīga pret citiem cilvēkiem. Amen. For Amen. example, Nu, my piemēram, husband, Mans you vīrs, know him, he's a doctor. Viņš ir ārsts, And you know un viņš he go to the clients, to the Tātad patients' Viņš dodas pie homes, pacientiem, uz mājām, uz viņu namiem. and after the procedures, Un pēc procedūrām he asks for money viņš for payment, jautā pēc algas, pēc samaksas. for payment. Pēc samaksas. And Tātad. because of he has a fear of the Lord, Un tāpēc, ka viņam ir šī dievbijība, he has one and the same amount for the poor people viņš prasa to pašu samaksu nabadzīgam and one cilvēkam. and the same amount to the rich Un to people. pašu samaksu Because no he bagātām. has a fear of the Lord. Jo tas ir tāpēc, ka viņam ir If he bijība didn't Dieva have a fear priekšā. for the Lord, Ja viņam nebūtu tādas if he dievbijības, sees the people is ja rich, viņš redz, ka šis cilvēks ir he bagāts, could ask viņš much varētu more, 3 viņam times or 4. paprasīt 2, 3 reizes vai vēl Amen, vairāk bet- lielāku samaksu. Amen. Bet viņš to nedara. Amen. Amen. And it is a wisdom for us Un šī mums ir tā to gudrība, be prepared for the seasons lai mēs būtu of sagatavoti sezonām mūsu dzīvēs. and to know what Un lai in what zinātu, seasons we are living now. What kādās, season? kādā sezonā mēs dzīvojam. Pašlaik, piemēram, Amen. For example, there is coming the season of winter now. tuvojas ziemas sezona. And now I'm searching Un for tagad the clothes es for meklēju my son drēbes savam for dēlam winter. priekš ziemas. Amen. I'm preparing. Es tātad gatavojos tam. Amen. Amen. And you know the parable of the 10 virgins. Šī te līdzība ar 10 jaunavām. And we know that 5 of them No was šīs wise, līdzības wise, mēs zinām, ka 5 no šīm and jaunavām 5 of them was foolish. 5 bija gudras, 5 ģeķīgas. And it was a season they are living in. Un tā bija tā sezona, kurā And, viņas bija. The time Un tas when laiks, kad all of them should meet the bridegroom. viņām visām vajadzēja sastapt savu līgavaini. Part of them go and Daļa and no started to viņām buy devās, and started to buy the oil. bet daļa no viņām sāka tikai So pirkt they eļļu sev. did wrong things Viņas darīja nepareizās lietas in that season tajā konkrētajā sezonā, when they should be prepared kad viņām already. jau vajadzēja būt gatavībā. Amen. So Amen. there is a wisdom. Tātad ir gudrība. Amen. There is a wisdom to know Ir gudrība, lai and to zinātu discern the un lai seasons we are atšķirtu in sezonas, kurās mēs esam. corporately. Kopumā What visi, is happening kas in the notiek world, as Tom already pasaulē, said, kā Toms jau minēja sākumā, teica, and personally. un arī personīgā What is līmenī. the season God Kas is leading ir you in? tā sezona, kur Dievs tevi ieved? Is it the season of reaping? Vai tā ir pļaušanas Or sezona it is a season of sowing? vai sēšanas sezona? Amen. You know, there is a very practical wisdom in Saprotiet, life. ir tāda tīri praktiskā veidā You know, veicama when gudrība. I gave birth to the child Kad es dzemdēju bērnu a couple years ago, pirms pāris gadiem, I was spending my time with baby, es pavadīju savu laiku kopā ar bērniņu. not hurrying in doing things, you know, Nevis steigā darot lietas, but in the rest with my baby at home. bet atpūšoties savās mājās kopā ar Amen. viņu. And it is a wisdom to know Un tā ir gudrība apzināties, What- zināt, the season we're living in.
kādā sezonā mēs And if we dzīvojam. discern this season, Ja mēs atpazīstam be šo happy. sezonu, mēs būsim priecīgi. amen. Amen. And for example, there Nu, is a piemēram. wisdom Ir gudrība to not to eat, right food. There is a wisdom Tad to ir- eat right food. ir gudrība tātad darīt teiksim tā, ar labo kāju. There is a food to Oi, sorry, jā. Labi, sajaucu vārdus. Par ēdienu, jā, tātad pareizais ēdiens. Yeah. There is a wisdom to eat right food. Jā, tātad runa ir par pareizu ēdienu ēšanu. For example, less sugar Piemēram, kā pareizi ēst, mazāk cukura and drink water. un dzert ūdeni, Amen. To check up the body ja pārbaudīt savu ķermeni, at least once a year. vismaz reizi gadā, Amen. It is a wisdom. tātad tā ir gudrība. And the scriptures says Un that raksti mums saka, we are dying because of lack of the wisdom. ka mēs mirstam gudrības trūkuma dēļ. It's very good to pray for healing, Ir ļoti labi lūgt par dziedināšanu, but it is wiser bet gudrāk ir, to have to have a healthy lifestyle. gudrāk ir Amen. dzīvot veselīgu dzīvesveidu. And most of us, Lielākā daļa no mums, me also, arī es, I want to enjoy life. es vēlos dzīvi izbaudīt. I do not, I want to eat the sugar, Es gribu to cukuru, drink Coca-Cola. dzert Coca-Cola. I do not want to visit doctors. Negribās apciemot I am ārstus. afraid of doctors. Who Man are bail. afraid? Kuram vēl bail no ārstiem? I know people who Es zinu, don't like ka to cilvēki visit ir, doctors. kuriem nepatīk apciemot Amen. ārstus But vispār. it is life, it's not Bet- pleasant. Nav jau patīkami. Amen. And wisdom Dzīvē. is to think about the consequences of Bet- today's actions. Domājot par tām sekām tam, kas notiek šajā dienā. Amen. If Kas tad I būs am sekas? eating, for example, sugar, Piemēram, ja es lietoju daudz cukura in 10 years, maybe 10 gadu laikā, I could face the problems with health. es 10 gadu laikā es varu sastapties ar kādām veselības problēmām. Amen. If I do not check my body Ja nepārbaudu savu at least every veselību, year, nu something reizi can gadā, be. kaut kas It is var a wisdom. notikt. Amen. Ir iemesls, kāpēc tā notiek. Amen. And even in relationships, Tātad attiecībās arī. amen. And Bible says Bībele saka, that we act as children of ka God, mēs izturamies kā Dieva bērniem. and we act in a right way, Mēs izturamies, darām pareizā veidā. even when we face something wrong toward us. Pat ja kaut kas nepatīkams, nelabs pret mums nostājas, notiek ar Amen. mums. There is a season of reaping, sowing and reaping. Ir sezona gan pļaušanai, gan sēšanai. If we sow Ja mēs strifes, sējam smagi darot, strifes, conflicts, we will reap. ja mēs sējam konfliktos, mēs arī pļausim konfliktus. Amen. And often Ļoti bieži. I also Es I arī- tell it to myself. Es saku sev, For Piemēram. example, if I want to say something ja to es my husband, vēlos kaut ko pateikt vīram, I analyze what Es way I tā tell them this, analizēju, kādā veidā es viņam to pasaku. because I with my words can sow a seeds of Jo es ar saviem conflicts, vārdiem varu sēt konfliktu or maybe sēklas. of pain, words of Varbūt pain. Vārdi, sāpju or vārdi with var my tikt words I izteikti. can sow the seeds of faith, of hope. Vai arī ar saviem vārdiem es varu sēt ticības, cerības sēklas. Amen. And I remember Es atceros, I had different jobs experience at my man workplaces. dzīvē ir bijušas dažāda veida darba pieredzes. And in some workplaces, people, they didn't like me. Kādās darba vietās es cilvēkiem nepatiktu. And I nepatiku. remember when I left, Es atceros, kad es atstāju kādu darbu.
I always Es vienmēr blessed this place. svētīju to I vietu. always blessed the people. Vienmēr svētīju tos cilvēkus. I always blessed the person Vienmēr who svētīju was in personas, conflict with ar me. kuriem bija kādi konflikti. You remember, Atcerieties, even in scriptures, Jesus said, Pats rakstos. if you know that someone has a conflict towards you, Jēzus teica, ka pat ja tev ir kāds, ja tev ir konflikts ar kādu cilvēku, if a person have something toward you, ja kādai personai ir kaut kas pret tevi, there is a written not you have conflict with someone, Ne but tev someone have ir rakstīts, something towards ne you. tev ir konflikts ar kādu, bet kādam citam ar It pret is tevi. written that you should rakstīts. not worship, Ir rakstīts, ka tev pat nevajadzētu pielūgt, but before the worship, bet pirms tavas you slavēšanas should go tev vajadzētu doties, and pirms talk to pielūgsmes, these people, to dodies this un person. izrunājies You ar remember šo this personu, vai atceries šo rakstu vietu? Remember? It Atceramies is, šo. you know, and how we in life Tātad practice tas ir it. par to, kā tad mēs praktizējam to dzīvē. Yeah, amen. Amen. And some of us, and Kādi all no of mums? us, I don't know, you know, it is easy for us. Oh, you know, I Mums know ir- people, and maybe somehow I am. Mums ir ļoti viegli, ja mēs zinām kādus cilvēkus, un piemēram, And if I am, for example, have a strife with someone, piemēram, man ir kāds If I strīdīgs had- konflikts, vai bija kāds I continue konflikts. worship. Es you know. turpinu slavēt, It is, pielūgt. it is her problem. Tā ir viņas It's not problēma, my tā personas problēma, tā You nav know, mana God problēma. loves me. Jā, Dievs mani God's mīl. anointed me. Jā, Dievs mani svaidīs. Amen. Okay, Amen. it is her or Labi. his problem. Tā ir tā cilvēka jau But you know, problēma. it is us. Bet tā, vispār tas ir arī, tas But skar mūs. scripture says Bet us. raksti mums saka, Go ej, and talk before you come to izrunājies. the face of God. pirms tu nāc Dieva klātbūtnē, Dieva vaiga priekšā, Amen. izrunājies ar to And it is cilvēku. God's wisdom. Tā jau ir Dieva gudrība. Amen. And in Luke chapter 10, Lūkas evaņģēlijā 10. is nodaļā written- ir rakstīts, whatever house you enter, first say peace to this house. kurā namā vien tu ieeji, saki, miers šim namam. And if a son of peace is there, your peace will rest on it. Un ja miera dēls būs tajā, tad miers mājos šajā te namā. If not, it will return to you. Ja nē, bēdas jums. So, what I want Tātad, to say, ko es ar šo vēlos pateikt? I talk about my workplaces. Tātad es runāju par savām darba So, vietām. if I know that someone has Ja something against me, Es zinu, ka kādam kaut kas ir pret mani. so I bless that Es place svētīju to vietu, and this person. to personu. Amen. And you know, when we Zini, bless, Tad, kad mēs svētījam kādu, you know, we cannot be in lack. mēs nevaram tad būt trūkumā. It is written, if Ir rakstīts, there will be a person of peace, ja tur ir kāda miera persona, our peace, our blessing will mūsu rest on miers, them. mūsu svētība būs pār viņiem. If not, Ja nē, I'm not, you know, losing anything. It Tad- will return to me, my blessings. es zaudēju savas svētības, tās pie manis nenāks atpakaļ. Es nezaudēju savas svētības. Tātad, Yeah. okay, es tātad nezaudēju savas svētības. So I can't lose my Es blessings. tādā veidā tātad nevaru pazaudēt savu svētību. Amen. And if Un ja someone curse you, kāds tevi nolāda, yeah, what means curse you? ko nozīmē nolāda tevi? I'm not talking about, you know, Es nerunāju witchcraft, par curses. kādām burvestībām, lāstu vārdiem. There is a person who says something wrong, something wrong Bet about ir you. persona, kas kaut ko Or bad nepareizu, things. sliktu pasaka par tevi. Amen. Amen. But as a children of God, Bet kā Dieva bērni, we should cover them with blessings. mums vajadzētu apklāt tos cilvēkus, kas saka sliktu ar svētībām. Amen. And not because of them, Nevis viņu dēļ, but because of us. bet mūsu pašu Because dēļ. we want to Jo receive mēs the gribam fullness of God's blessings. saņemt Dieva svētību
pilnību. Amen. Amen. And in Ecclesiastes, Un Salamans yeah. mācītājs Chapter 3, 3. nodaļā ir teikts, first verse, 1. pantā, is written, there's a time for everything and a season for every activity under the heavens. katrai lietai ir savs nolikts laiks un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Amen. And I wanted to talk about the prophetic seasons. Es gribētu parunāt par pravietiskajām sezonām. In prophetic meaning. Pravietiskajā About the nozīmē. seasons in prophetic meaning. Sezonas pravietiskā nozīmē. And the first season it's a fall, it's a autumn. Pirmā sezona ir rudens. Yeah. And it is the season of harvest, we know. Tā ir pļaujas sezona, For kad tiek example, my husband he raža, likes to tiek do ieņemta the raža. thing with tomatoes, mans cucumbers vīrs and flowers. darbojas ar dārziem, With tātad field. ir tomāti, gurķi, puķes un tam līdzīgi. Yes, and now he has harvest Un tagad viņam ir šis te pļaujas of laiks. some kinds of flowers now. Kaut kāda veida konkrētas puķes, kuras jau ir gatavas. And also we know that the autumn is Mēs the arī harvest zinām. of some of products. Yes. Ka rudeņos ir arī kādi produkti, kas jau tiek gatavoti. Amen. Nevis gatavoti. Ievākti, tā pareizāk. Yeah, amen. Ievākti. Yes. So Ievākti. the fall is a season Produkti. of harvest. Jā, tātad rudens ir ražas sezona. The season of reaping. Tātad šis pļaujas sezona. Amen. When we can celebrate a life, Mēs varam svinēt tātad a dzīvi. harvest. Mēs dzīvē varam svinēt šo te ražas ievākšanu, It's a season Tā of ir. new opportunities jaunu iespēju sezona and also the season of transition. un arī tādas pārējas sezona, Amen. When we go from kad mēs autumn dodamies no darba, to winter, from autumn to tātad winter. no rudens winter. uz ziemas sezonu. Amen. So the reaping, Tātad šī te pļauja, we are reaping what has been planted, mēs pļaujam to, ievācam to, kas ir bijis stādīts, audzēts. enjoying the fruits of our labor. Mēs izbaudam mūsu darba augļus. Amen. And in Ecclesiastes chapter 3 is written, it's Trešajā time to nodaļā. plant and time to uproot. Salamana mācītāja 3. nodaļā ir rakstīts, ka visam ir savs laiks, gan sēt, gan pēc tam pļaut. Amen. The next season Nākamā sezona is the winter. ir ziemas sezona. Its prophetic meaning of this season is the season of rest and renewal. Šai sezonai pravietiskā nozīme ir atpūtas un atjaunošanās In nozīme. this season we can be, still before God, still Šajā in life. sezonā mēs savā dzīvē varam būt mierā, Dieva priekšā, mierīgi. It can be a season when varbūt. God hide us. Tā var būt sezona, kad Dievs mūs apslēpj. It's that season when we should not be in hurry. Tā ir sezona, kurā mums nevajadzētu būt kādā steigā. Shifting from business to slower life. Pārvietojoties no ātrāka biznesa darbiem uz ko lēnāku. Most focused of the rest Vairāk fokusējoties uz in atpūtu, God's presence. Dieva klātbūtnē. But there is also a space for new beginnings. Bet ir arī vieta jaunam sākumam, And in sākumiem. this season we can, we have a hidden growth, Šajā sezonā tev ir apslēpta izaugsme, hidden, revelations when God gave us new revelations, apslēptas atklāsmes, kad Dievs tev dod kādas atklāsmes. personal transformation, Personīga pārveidošanās, transformācija, purification, attīrīšanās, šķīstīšanās and renewal.
un šī Amen. atjaunošanās. So, every season have Katrai an aim. Sezonai ir mērķis. And it is very, important Ir ļoti svarīgi to know the season we are Zināt. in. sezonas, kurās mēs esam. Then will be productivity. Tad mūsu produktivitāte If God būs is lielāka. leading me now in the season of winter Ja Dievs mani tagad ved ziemas sezonā, to be hidden, lai esmu apslēpta, to be still in God's lai esmu presence, vienkārši mierā Dieva it is klātbūtnē not esot, wise for me to go and do something. tad man nav gudri kaut ko darīt, kaut kur Yeah, skriet. because we are living in society and everyone around us every time does something. Jo mēs dzīvojam sabiedrībā un mums apkārt visi cilvēki kaut ko nemitīgi dara. And sometimes we are looking on Dažreiz others mēs skatāmies uz citiem, and we comparing. mēs salīdzinām sevi ar viņiem. Amen. But it is, it is wisdom to discern what I Bet should to do now. Ir gudrība atšķirt, ko man vajadzētu And tagad in darīt. this will be our productivity, even if it is a winter. Un no šī būs atkarīga mana produktivitāte, pat ja ir šī ziemas sezona. Amen. And in I don't remember this the scripture, but I Es remember. neatceros konkrēto rakstu vietu, bet es atceros to, ka, Just a minute. jā, vienu mirklīti. Competition. Paul said about competition. You remember? Tātad Pāvils That we have runāja all par our race. sacensībām, ka mēs esam sacīkstēs. Yeah, we have all our space, our race. Mums ir mūsu tā vieta, mums ir But sacīkstes. we have to look Bet on mums- our race, not what ir is happening jāpaskatās. around us. Uz mūsu sacīkstēm, nevis tikai uz visu, kas notiek visapkārt mums. Who is running beside me? Kas If I skrien will, man blakus? I will watch a lot who is running beside me. Ja es skatīšos I will daudz, lose kas my ir man, focus. Ko dara man blakus stāvošais, es zaudēšu savu fokusu. But we are looking Bet mēs skatāmies, mēs what to darām. is doing our neighbor. Ko dara mūsu But God kaimiņš? says towards us about our own Bet space, Dievs runā race. par Amen. mūsu pašu sacīkstēm un ceļu un gājienu. Amen. So Amen. every season is beautiful. Katra sezona ir skaista. Amen. And I didn't hear a lot teachings about this Es vispār nedzirdu daudz mācību in par šo general. You know. kopsumā. Es The next- nedzirdu. Nākamā. Okay, and one more I want to say about the season of winter. Vēl viena lieta, ko gribēju minēt par ziemas sezonu. In this season, we are holding on our promises that God promised us. Šajā sezonā mēs turamies pie Dieva apsolījumiem, ko Viņš mums ir teicis, ka tas Amen. notiks, apsolījis mums. Amen. And we are thankful Un mēs esam for pateicīgi everything. par visu. So next season is Nākamā spring. sezona ir pavasaris. And prophetic meaning of this season Pravietiska nozīme šai is a sezonai new beginning season. ir jauna sākuma sezona. So new opportunities comes to us. Jaunas iespējas nāk mūsu ceļā. Plans for future Plāni growth. nākotnes izaugsmēji. Plants, seeds uh, for future growth. Yes. Pareizāk būtu, mēs sējam nākotnes izaugsmēji. Yeah. nākotnes So pļaujai. new ideas Jaunas we are izējas. receiving Mēs saņemam jaunas idejas. for ministry, for Priekš business, kalpošanas, biznesa, new relationships, jaunas new attiecības, beginnings, new jauns projects. sākums, jauni projekti. Amen. So we feel and Tātad mēs see redzam un jūtam, that God is creating ka Dievs everything new dara around us. visu jaunu mums apkārt. Amen. Amen. So we are sowing the future Mēs for sējam future. nākotnēji. Tātad priekš savas nākotnes. We are sowing a seeds for the future. Mēs Yes. sējam sēklas mūsu nākotnē. For harvests and benefits. Priekš ieguvumiem un pļaujām. And Song of Solomon, chapter 2. Un otrajā nodaļā Song Song of Solomon, chapter Salamana 2, verse augstā 11. dziesma
Just a second. chapter 2, Jā, 2. nodaļa, verse 11. 11. pants. See, the winter is past, the rains are over and gone. Flowers appear on the earth. Season of singing has come. Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies, un lietus posms ir galīgi izbeidzies. So, season of spring is season of new beginnings. Pavasara sezona ir jaunas sākšanās, jauna sākuma sezona. Amen. And the fourth Un season 4. sezona is the summer. ir vasara. And in prophetic meaning of the season is a building and growth season. Un pravietiskā nozīme šai sezonai ir celšanas un veidošanas So in sezona. this season we can face productivity of Šajā- our seeds, of our works, Šajā harvest. sezonā mēs varam piedzīvot šo mūsu sēto sēklu augšanu, izaugsmi, We kā tas can aug un face attīstās. growth, we can face fullness. Mēs varam piedzīvot augšanas to pilnību. We can face Mēs varam and piedzīvot, enjoy the fullness of life. un mēs varam izbaudīt dzīves pilnību. Amen. And also in this Un season arī šajā sezonā we are ready to invest in mēs future, esam gatavi ieguldīt nākotnē, in our personal development, personīgai izaugsmei, take courses, attend conferences, apmeklēt konferences, Read books. apmeklēt kursus, lasīt grāmatas, plan the future, plānot nākotni, and celebrate svinēt the tātad fruits tos augļus, that God already ko gave Dievs us. mums jau ir devis. Amen. Amen. And in Ecclesiastes chapter 3, 5 verse is written, Salamans mācītājs 3. nodaļā 5. pantā ir rakstīts: there is a time to scatter stones, and a time to gather them, and time to embrace, and time to refrain from embracing. Savs laiks akmeņus mest un savs laiks tos salasīt. Savs laiks apkampties un savs laiks, kad šķirties. Amen. So there is a wisdom Tātad to ir know the seasons Gudrība atšķirt sezonas in life we in with God. Amen. dzīvē kopā ar Dievu. So who saw Tātad- himself in some maybe Kurš season? ieraudzīja sevi kādā no šīm te Yeah, I saw. sezonām? I Es know. ieraudzīju sevi. You know, I know the season I Es- was entered 3 years ago, and now I know the season I am in. Es zinu, kādā sezonā es iegāju pirms 3 gadiem, Amen. un es zinu, kādā You know, sezonā ieeju when tagad. I get married Nu, 3 kad es years ago, apprecējos for pirms example. 3 gadiem, Now I es know zināju, what I am, kurā sezonā in ieeju. which season I am now. Un es zinu arī sezonu, kurā esmu pašlaik. Amen. Amen. So the last Tātad, things I want to Pēdējās share, lietas, ar kurām gribēju vēl dalīties, it is about the honest, ir par patiesumu, you atklātumu, know, honest godīgumu, toward ourselves. godīgums pret sevi. You know, many Christians, Redzat, daudzi kristieši, I noticed, es esmu piefiksējusi, if something happens ja kaut kas in notiek their lives, viņu dzīvēs, they can't accept it. viņi nevar to pieņemt. Amen. I will explain what Es I paskaidrošu, mean. ko es ar šo domāju. For example, Nu, piemēram, if someone have a disease, ja kādam ir kāda slimība, or doctor said something vai ārsts kaut ko not good, pateica, ka kaut kas nav labi ar veselību, people, they can't accept it. cilvēki to nevar pieņemt. From other side, No citas we puses, are a believers mēs esam ticīgie and we know the un truth. mēs zinām patiesību. But I want to talk Bet not es gribu about zināt, this es part, gribu runāt ne par šo daļu, but by part bet par to daļu, that if I know ja es zinu, that I have a disease, ka man ir kāda slimība, so I piemēram, have request for the healer, for the healing. man ir jautājums par šo dziedināšanu.
lai Amen. saņemtu And dziedināšanu. Pharisees, Vajadzība. you remember in scripture, Pharisees, Atceraties no rakstiem, farizējiem. they didn't discern the time when God visited them. Viņi neatšķīra laikus, kad Dievs viņus apciemoja. And Jesus said to them Jēzus viņiem teica, that he came to those viņš atnāca pie tiem, who needs a healing, who sick, kam vajadzīga dziedināšana, atnāca Not pie slimajiem, to nevis those pie tiem, who are okay. kuriem jau viss ir kārtībā. Amen. But the pride, Bet tas lepnums, sometimes it's hard for people Dažreiz to say cilvēkiem. that it is something wrong with me. dažreiz cilvēkiem ir grūti atzīt, ka ar mani know, kaut kas nav labi. You know, okay, No, before yeah. faces other, okay, before the faces of the others, we want to look good, Citu cilvēku acīs mēs gribam izskatīties labi. maybe. Tā var būt. But we cannot lie to Bet ourselves. mēs nevaram melot sev pašiem. Amen. And God wants us Un Dievs vēlas, lai to mēs be honest with esam Him. patiesi pret sevi. Amen. Okay, Lord, Jā, kungs, something is wrong in my kaut kas life. manā dzīvē nav kārtībā. Okay, in Labi. this sphere is Šajā very good. sfērā ir ļoti It's labi. very. I see blessings, for example. Es redzu svētības šajā But sfērā. in this sphere of Bet my tajā life, manas dzīves sfērā, truly, honestly, patiešām, ja godīgi un I atklāti, can't tell people about the blessings that I have. es nevaru pateikt Blessings that I'm cilvēkiem, blessed. ka es esmu tevis svētīts. Es Amen. nevaru teikt, ka tā ir. And God wants us to Un be Dievs vēlas, acknowledged. lai mēs atzīstam Amen. And not To. not us for us to be pride. lai mēs neesam tādi lepni, Amen. Because pride jo lepnums tells that everything was okay. saka, ka viss ir kārtībā. Yes, we are proclaiming the word of God. Jā, mēs that we pasludinām are Dieva healed. vārdu, ka esam We are dziedināti. healed. Yes, ka for esam example. dziedināti. Mēs pasludinām Dieva vārdu, jā. But I am talking about this, this deep conversation Es of, runāju par with tām God. dziļajām sarunām, par to dziļāko būtību šajā lietā. And God wants to help Un Dievs vēlas palīdzēt them who is honest tiem, before Him. kuri ir viņa priekšā Amen. atklāti un And patiesi. some people, they are so religious. Daži cilvēki ir tik They reliģiozi, even can't be honest to themselves that they are tired. ka viņi pat nevar būt atklāti pret They sevi, are ka, piemēram, tired. ir noguruši. Tired of, for example, from Ir work, from Noguruši ministry, no darba, from no running. kalpošanas, no Yes, no all the time. skrējiena visu laiku, visā Amen. garumā. From I was tiring from babysitting. Ka, piemēram, es biju nogurusi no And bērniņa I needed a auklēšanas. time Jā. of refreshment. Vajadzēja kādu laiciņu And atjaunoties. we need to tell Jā. it Mums to God. ir Dievam tā arī jāpasaka. And some of us, we Kādi are no mums? strong, we are in Esam- faith, esam God is stipri, God with us, go Ticība ir liela, forward. Dievs ir ar mums. But God wants us to be Bet honest Dievs with vēlas, Him. lai mēs esam arī patiesi un atklāti pret Amen. sevi. Because we are human. Jo mēs visi esam And cilvēki. Jesus is Un and was a human. Jēzus viņš bija arī cilvēks. Amen. He is God, but he was a man. Viņš bija Dievs, bet viņš bija arī cilvēks. And he understands zemes. that soul. Sorry. He understands that soul. Un viņš to saprata. Amen. So it's humility when Un tā ir pazemība we say to the Lord Tad, kad mēs about sakam tam our kungam. weaknesses. Par mūsu vājajām vietām, vājībām, tiem punktiem. Amen. And we have stereotypes, Mums ir tādi maybe stereotipi. in our culture. Varbūt mūsu kultūrā. You know that piemēram. you can hear maybe from our
mothers, grandmothers, no fathers, mātēm, grandfathers. vecajām mātēm, no vectēviem, no tēviem varam For dzirdēt. example, that Piemēram, men don't cry, vīrieši nekad neraud, piemēram, but they cry. bet viņi arī raud. Amen. And it Amen. is okay Tas arī ir normāli, to cry. raudāt. And you know why I saying that? Kāpēc es tā saku? I remember my husband said Es to my atceros, son this phrase. Yes. mans vīrs teica manam dēlam šo te frāzi. Don't cry. Neraudin. Men don't cry. Vīrieši jau neraud. I rejected him. I say Es viņu tā no. norāju. Teicu, Men are nē, crying. Let him vīrieši cry. Arī raud, lai viņš izraudās. Because it is his emotions. Jo tas ir viņa And he emocijas. needs to cry Viņam now. vajag Let him izraudāt, cry. lai viņš raud. So we are Tā kā, human. mēs esam visi tikai cilvēki. Amen. And God wants us Un to Dievs be vēlas, lai honest mēs with esam him. patiesi pret viņu. Amen. Amen. In our secret places. Mūsu tajā slepenajā vietā, kur mēs ar viņu sarunājamies. Because, Kambarī, because piemēram. before of people we can be with different faces. Cilvēkos mēs varam būt ar dažādām But sejām, not before God. bet ne Dieva priekšā. Amen. Amen. And God wants Un us, Dievs vēlas, lai mēs, God wants us Viņš vēlas, lai mēs to be open. esam atvērti, Amen. Because we are accepted in Him. jo mēs esam viņa pieņemti. We should not be afraid Mums vispār to be nevajadzētu open before baidīties, His būt face. atklātiem viņa And vaiga to priekšā. tell Him about our Lai weak places, Stāstītu, pateiktu par mūsu vājām about vietām, our fears, par mūsu bailēm, if we have it. ja mums tādas ir. Amen. Some Amen. of us fear. Kādi no mums, Tom said about we piemēram, Toms don't minēja, don't fear the last days. And so kāds varbūt bīstās But no some of pēdējām us dienām. have this fear Kādiem of no mums war, ir bailes Amen. no kara. at least a thought, maybe not Piemēram, fear. kaut but kāda a veida thought. bailes. Tāpat ir, Amen. piemēram, no kara. Ne tieši reālas bailes, bet kaut kāda veida bailes ir. Amen. And I want finished with it. Es vēlos tātad ar šo noslēgt. So the wisdom Gudrība is in humility, ir pazemībā. and you know, Un it's zināt, a very big theme. tā ir tāda Humility, ļoti liela, plaša tēma - but pazemība. not about this theme today. Bet ne par šo tēmu šodien tiek runāts. Amen. I wanted to share with you about the wisdom. Es and gribēju I ar tevi said dalīties already. par šo gudrību, Amen. ar ko jau And esmu we are dalījusies. finished and we will pray now. Jā, mēs ar šo arī noslēdzam un mēs arī varēsim lūgt tagad. Hallelujah. Thank you, Lord, Halleluja, paldies Tev, kungs, that you are doing something new ka Tu dari today. kaut ko jaunu That you šodien. are creating something new Tu in rādi our kaut ko hearts. jaunu mūsu sirdīs. Thank you, Father, Paldies Tev, Tēvs, for possibility to par discern iespēju atšķirt the season we are sezonu, in kurā mēs esam pašlaik. right now. Tieši In tagad, the name of Jesus, thank Jēzus you, vārdā. Father, Paldies Tev, for Tēvs, the opportunity par to iespēju, enjoy the season. izbaudīt to sezonu, In the name of Jesus, Jēzus I vārdā. proclaim pasludinot enjoyment. šo te prieku, Amen. In joy in every season. prieku katrā sezonā, Because in every jo season, katrā sezonā you want to be close to mēs gribam us. būt tuvāk Tev, You want to be mēs close to gribam our nākt hearts. tuvāk Tavai sirdī. Hallelujah. Every season Katrā sezonā, is beautiful katra sezona ir skaista, because it is in you. jo tā ir Tevī. Thank you for every Paldies Tev season. par visu. Thank you that you are teaching us Paldies, ka Tu mūs something māci par kaut in ko. every season. Katrā sezonā. Thank you the Paldies wisdom Tev par gudrību, to live this life lai dzīvotu šo dzīvi with you, kopā ar Tevi, to be fruitful. lai būtu auglīgi. Hallelujah. Thank you, Father. Paldies Tev, Tēvs, Hallelujah. That you gave us a ka Tu mums dod possibility iespēju to live the life dzīvot šo dzīvi as your children. kā Taviem bērniem, Hallelujah. To act as your children. lai rīkotos kā Taviem bērniem. In the name of Jesus, Jēzus thank you vārdā. for this grace. Paldies par šo Hallelujah. žēlastību, To bless lai svētītu those
tos, who maybe curse us. kuri varbūt mūs nolādē. Thank you the Paldies par possibility to iespēju be a blessing būt par to svētību, those who don't Tiem, deserve a blessing. kuri nav pelnījuši nekādu Thank you, svētību. Father, for Paldies Tev, possibility Tēvs, to par be the iespēju hope būt par where cerību is no hope. tiem, kuriem nav cerības. Thank you Paldies that Tev you gave par to, us the ka Tu mums hope dos and cerību future un nākotni. in the name of Jesus. Jēzus vārdā. Hallelujah. Hallelujah. Kura mahala Tev. bakara bahaya. Era mahara mahara masere kera haya. Ora mahara bahara 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 bahaya. Ora mahara 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 bahara mahara mahaya. Thank you for your Paldies peace Tev, kungs, par Tavu mieru. in every season. Katrā sezonā. Hallelujah. Supernatural peace. Pārdabisku mieru. Supernatural peace Pārdabisku mieru. in every way. Katrā You're leading visos us. ceļos, kur Tu mūs vedi. Hallelujah. And I want to pray Es vēlos lūgt for those par people tiem cilvēkiem, for who have a problem Kuriem to ir kāda- enjoy kuriem your ir problēma season now. izbaudīt to sezonu, kurā Tu tagad esi. Amen. If you have a problem Ja tev ir problēmas, to enjoy the season. izbaudīt, priecāties par to sezonu, Amen. kurā Tu esi. And it is about to live here and now. Par to dzīvošanu šeit un tagad. And some of us Kāda no want mums? to live in the future. Mēs gribam dzīvot nākotnē. Some of us, somehow they live in the past. Kaut kādā veidā kāda dzīvo viņu pagātnē. And they live their past Viņi bright dzīvo moments of tajos life. pagātnes dzīves But past- spožajos mirkļos. But past is gone. Bet pagātne ir prom, tā Amen. ir The pagājusi. future is in God, Nākotne ir Dievā, but we have a bet present mums moment. ir tagadnes So brīdis. if you have a problem Tāpēc, ja to tev ir live šāda veida problēmas, right here and right now, būt tajā, ja tev ir problēma būt tieši šeit I un tagad, want to pray for you. es vēlos lūgt par tevi. Amen. It's specific prayer. Tādu speciālu, konkrētu Maybe lūgšanu not tieši for par all. šo. Varbūt tas nav Hallelujah. priekš visiem no Amen. jums. So you can come out, Tāpēc tu vari nākt uz and priekšu. I want to pray for Es you vēlos palūgt par tevi. if you need. Ja tev ir tāda Amen. vajadzība,